Saka, vai tev kādreiz bijusi piektdienas sajūta? Protams, katru piekdienu man tāda sajūta. Tu parasti piekdienu pavadi ar draugiem vai viena pati kaut kur dodies, vai uz teātru vai kur? Parasti jau ar draugiem, un tās intereses ir ļoti dažādas. Spēlē triču-raču? Reizēm arī parasti jau tur, kur vārdi jāmin, kā bija tā spēle. Saka, ko tev piekdiena atšķirās no citām dienām? Kaut kas piekdienā ir tāds īpašs, kas no citās. Kas tas tāds ir? Jā, tā ir sajūta, ka priekšā ir divas brīvdienas. Un vai tev šobrīd ir piekdienas sajūta? Īstenībā jā, es jau gaidu to piekdienu, tāpēc man ir tā sajūta. Tu esi viens no tiem retiem cilvēkiem, kuriem pirmdienā šī sajūta ir. Es arī tevi apsveicu, un tāpēc tev gribu uzaicināt 21. martā uz Madhouse, kur mēs pārējiem cilvēkiem, kuriem pirmdienā šī sajūtas nav, mēģināsim viņiem radīt šo piekdienas sajūtu pirmdienā. Tu atnāksi palīdzēt mums to izdarīt? Es domāju, ka es atnākšu palīdzēšu.